Majors Vents Lapsenbergs ir 2. kājnieku bataljona komandieris. Savu karjeru Latvijas armijā viņš sāk 1992. gadā obligātajā militārajā dienestā. To beidzis pēc neilga laika iestājās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, un tā sākās viņa virsnieka karjera. Majors Lapsenbergs starptautiskajās operācijās ir bijis 2 reizes, un abas reizes Irākā kā rotas komandieris. Parasti tā saka, pavadot karavīrus uz starptautisko operāciju vai tepat kādās mācībās, saka tā, ka novēl jums karavīru veiksmi. Cik reāli ir vajadzīga šī veiksme un cik reāli tas nostrādā kādās objektīvās, normālās situācijās, īstās realitātē? Es domāju, tā veiksme vajadzīga nepārtraukti. Veiksmes klātbūtne karavīram, pildot uzdevumu misijas rajonā, jo praktiski vienmēr ir bīstami, kur aktīvu darbību veikt ārpus bāzes, jārēķinās, kad var būt kādas sekas viņai veiksmi, sākot no lēmumu pieņemšanas. Galvenais trāpīt tieši mērķi desmitniekā šo procesu. Un tā arī savu veidu veiksmi. Nākušais izvairīties no tiem pārsteigumiem, ko sagādā pretinieks, nosacīja pretinieks, kur arī izpaužas no karavīru veiksmi, izvairīties no AID, no lodēm, no lādiņiem, kas uzstādīja ceļmalā. Ir kaut kādi konkrēti gadījumi, kas ir bijuši ar jums vai jūs karavīriem? Kad patruļas laikā vienkārši ātri pieņemot lēmumu, nomainot, pārkārtojoties pretējā darbības virzienā, karavīri izvairījās no uzstādīt lādiņu ceļmalā. Tā ir tīra veiksme, braucot patruļā. Pie krustojuma komandieris strauji pieņem lēmumu, pārvietoties turpināt braukšanu pretējā braukšanas virzienā. Respektīvi, pārvietoties citā joslā. Kā rezultātā netika aktivizēts šis lādiņš, un dažu minūšu attālumā no mums brauca cits patruļa, kura nemainīja šo virzienu, un lādiņš tika aktivizēts. Rezultātā bija tik bojāta mašīna un ievainots karavīrs. Mēs vienkārši neapzināti izvairījāmies no tā. Tā ir tīra veiksme, tāpēc karavīri neredz smējās, kad Dievs ir latvietis, un viņš vienmēr palīdz. No kaujas epizaužu aprakstiem ir ņemts cits notikums. Slēpnis tika izveidots tur, kur autotransports samazina ātrumu. Uzreiz aiz krustojumu. Sākumā visticamāk ar tālvadības pulti tika iedarbināts fugas, kā rezultātā automašīnai, sauksim to X, tika izsisti stikli. Ar mašīnu nebija iespējams tālāk braukt un nācās apstāties. Tā bija pēdējā mašīna kolonnā. Pēc sprādziena tika atklāta uguns no strēlnieku ieročiem. Pārējā kolonna izbrauca cauri slēpnim. To apšaudīja no strēlnieku un rokas prettanku ieročiem. Tikai ņemta riņķa veida aizsardzība. Sākām braukt atpakaļ, pusceļā nodaļas komandieris paziņoja, ka ar personālu un transportu viss ir kārtībā, un viņi uzsāk kustību pie pārējās kolonnas. Kopā devāmies uz nometni. Nopietnu ievainoto nav. Es domāju, ka katrs gadījums, kad bijuši kādā kontaktā pretinieku, ir bijusi savu veidu veiksmi. Operāciju laikā, piemēram, 3. vadam, kad tika uzstādīts, nokļuva slēpnī un eksplodēja lādiņš, kurš bija pārāk dziļi, piemēram, ieraksts, kur pretinieks neaprēķināja. Tas veiksmīgi ļauj karavīriem izkļūt no šī ietekme bija tāda, ka bija mašīna bojāta, no sprādzienu viļņu vairāk un no tiem akmeņu un asfalta atlūzām, bet no lādiņu šķēmas praktiski nenonāca līdz transporta līdzekļiem. Citas kaujas apraksts ir tāds. Mūsu personāls 15 karavīri un 3 automašīnas, kā arī 2 irākiešu vienības, 16 karavīri un 2 transporta vienības. Slēpnis tika izveidots no 4 minmetēju lādiņiem, iespējams 80 mm, savienotiem ķēdē. Visticamāk uzspridzināts ar radiovadāmo ierīci. Lādiņi bija ierakti apmēram 5 metrus viens no otra, nomaskāti ar zāli un novietot tā, lai šķēmas sprādziena rezultātā tiktu raidītas uz ceļa braucamo daļu. Lādiņi tika iedarbināti uz pēdējo irākiešu mašīnu. Tur bija vesela lādiņa rinda nolikta, un visi eksplodēja. Viena mašīna vienkārši nostūma no ceļa. Kaut kādi 4 līķi uzreiz, un tur vairāk ievainotie. Tas viņi izvērtēja to, ka viņi neatrāpīt mums. Jā, un šie 2 tiešās mašīnas bija tiešais mērķis viņiem. Palaid mums garām un uzspied pogu uz viņiem virsū. Sprādziena rezultātā autovadītājs pazaudēja kontroli pār automašīnu un pēc 100 metriem tā ieskrēja kanālā, kur tā arī nogrima.
4 irākiešu karavīri krituši, 3 ievainoti, 2 no tiem smagi. Mūsējiem nekas. Lai maldinātu pretinieku, nekad to vienu to pašu ceļu neizmantojam. Jā, toreiz bataljona komandieris pieņem lēmumu atgriezties pa to pašu ceļu. Tas lēmums tika pieņems pēdējā brīdī, jo operācija visu laiku bija tik plānota, ka atgriežamies pa citu ceļu. Lēmums ir pieņems pēdējā brīdī, līdz ar to pēc sarunas otrā dienā ar tūku, kas tur pat dzīvoja un ir kontaktā vietējiem iedzīvotājiem, tad viņš izklāstīja, ka ja mēs būtu braukuši pa otru ceļu, kā to parasti darām, tad tur bija viss ceļš sagatavots, lai praktiski mums tur bija sagatavots slēpes uz visu ceļu garumā. Nu jā, un tad jūs viņā būtu iekrituši un sekas tad nav paredzams. Nu, sekas nebūtu paredzams. Tā ir tā veiksme. Šī te kaut kas droši vien komandējušiem sastāvam pieklauvē pie lodziņa un pasaka, ne, tur nebrauciet. Bez zemapziņām.